Sveiki par godu Olimpiskajai dienai. Šodien VF centrs Antonis Kavaļauskas, kurš arī ir olimpisko spēļu dalībnieks, vēlas mums nodemonstrēt VF tradicionālo atsildīšanas programmu. Skatāmies! Tātad šeit mēs redzam Antonisu pēc 2,5 stundu treniņa. Veiksim stiepšanās vingrinājumus, kas ir ļoti svarīgi, lai noņemtu muskuļu saspridzinājumu un palīdzētu ātrāk atjaunoties uz nākamo treniņu. Pirmais vingrinājums uz augštilba iekšējiem muskuļiem. Muguru turam taisnu, ar elkoņiem nedaudz uzspēžam ceļgaliem, lai radītu lielāku iestiepumu. Nākamais vingrinājums augštilba aizmugurējiem muskuļiem, jeb hamstringiem. Muguru turam taisnu. Kājas ceļ locījos iztaisnotas. Sākumu ar vienu kāju, pēc tam ar otru un pašās beigās ravām. Nākamais vingrinājums augštilba priekšējās daļas muskuļiem. Šajā vingrinājumā, jo vairāk mēs atliecamies, jo lielāku iestiepumu jūtam augštilba priekšējā daļā. Nākamais vingrinājums muguras lēcdaļai un sēžas muskuļiem. Vingrinājums gluži saliecējiem muskuļiem. Apakšējo kāju nedaudz saliecam. Tas ir nepieciešams, lai neļautu muguras lēcdaļai izliekties. Stiepšanās vingrinājums gan muguras lēcdaļai, gan krošu muskuļiem. Šajā vingrinājumā svarīgs kāju precīzi novietojums. Augumu saliecam uz priekšu. Jo vairāk mēs saliecam augumu, jo lielāku iestiepumu mēs jūtam sēžas muskuļos. Pats pēdējais vingrinājums – ikru stiepšana, bet šis vingrinājums ir unikāls, jo tajā tiek stiepti ne tikai ikru muskuļi, bet arī hamstringi un mugura. Lai sasniegtu maksimālu efektu, ļoti svarīgi vingrinājums izpildīt vismaz 30 sekundes, kā arī brīvi elpot. Antonis, varbūt tu kaut ko vēlēsi vēl piebilst? Pavīdos!